Dāmas un kungi, sākam Liepājas Universitātes pedagoģijas un sociālā darba fakultātes izlaidumu svinīgo ceremoniju. Lūdzu ievest absolventus. Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Ilze Miķelsone, studiju programmu direktori un 8 studiju programmu absolventi. Izlaidumu svinīgo ceremoniju vadīšu es, Linda Matskeviča, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes prodekāne. Un tagad, cienījamie absolventi, dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Prorektorei Ilmai Neimanei. Labdien, visi klātesošie! Sveiciens šajā skaistajā dienā, šajā vasaras saulrietu laikā, un īpašs sveiciens šodien ir Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē, kurā gan pedagoģijas, gan sociālā darba absolventi saņems šodien diplomus. Un abās divās studiju jomās gan bakalaura programmu absolventi, gan maģistra programmu absolventi šodien ir gavimnieku vidū. Neskatoties uz pārmaiņām augstākajā izglītībā, visi mēs esam šobrīd starptautiski novērtēti. Un tādēļ lielu paldies vēlos teikt tieši absolventiem, jo jūsu ieguldījums šajā gadā bija neatsverams šīs akreditācijas un šīs novērtēšanas tātad rezultātu sasniegšanā. Un abu programmu absolventi un nākošie studenti ir ieguvuši šos augstākos vērtējumus. Paldies jums par to! Bet tas ir ārējais normatīvs dokuments, kas mums jāievēro un kas mums jārealizē, bet tai pašā laikā ir patīkami vērot eksāmenu komisijās un pēc eksāmenu komisiju priekšsēdētāja arī šīm atskaitēm, ka esat auguši arī jūs. Un jūs esat no tā, kad esat uzticējušies vairāk mācību spēkam, pratuši sevi pierādīt savos pētījumos, pratuši aizstāvēt godam savas šīs idejas, un es gribētu jums vēlēt, lai tās jūsu idejas, ko jūs šeit spoži aizstāvējāt, lai tā jums kalpo par laimes atslēdziņu jūsu turpmākajā dzīvē. Bet ko nozīmē laimes atslēdziņa? Tā ir jāspodrina, un iespējas jau vēl ir. Startēt kādā nākošā studiju programmā, varbūt kādos tālāk izglītības kursos, vai vienkārši būt mums kolēģiem mūsu programmu pilnveidē, jo tad mūsu Liepājas Universitātes atslēgas spīdēs ļoti spoži. Vēlos šajā reizē mīļi paldies teikt visai Pedagoģijas un sociālā darba fakultātē, visiem mācību spēkiem un arī visiem klātesošiem, kas esam šajā zālē, gan sēdus, gan stāvoši, jo bez jūsu šī
šajā skaistajā svētku reizē. Apsveicu, lai jums skaists šis izlaiduma laiks un lai jums priecīgi svētki rīt. Paldies! Vārds Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekānei Ilzei Miķelsonai. Labdien, visi klātesošie! Šodien es gribētu sākt ar daudz paldies. Vispirmām kārtām es gribētu teikt paldies absolventiem, jo patiesībā tas ir mūsu kopīgs sasniegums. Un jebkurā gadījumā jūs esat tie, kas to sasniegumu esat veikuši, sasnieguši, un tas ir jūsu individuālais sasniegums, un tas ir arī mūsu universitātes sasniegums. Nākošo lielo paldies es vēlos teikt studiju programmu direktoriem, jo bez studiju programmu direktoriem jau arī šis sasniegums nebūtu bijis. Studiju programmu direktori vienmēr ir bijuši tie, kas ir blakus un vajadzīgajā brīdī kaut kādā veidā jums ir palīdzējuši, atbalstījuši, ietējuši. Nākošo paldies es noteikti gribētu teikt visiem jūsu piedarīgajiem, kas ir šeit zālē un kas varbūt tur īkšķi par jums ārpus zāles, jo viņu atbalsts ir bijis tas, kas ir ļāvis šodien jums būt šeit. Patiesībā es lepojos ar jums, un lai jums arī nākotnē ir viss veiksmīgi izdodās, un tiešām neaizmirstiet, ka jums ir visas iespējas turpināt studijas arī Liepājas universitātē tālāk, lai jums veicās. Un īpaši paldies es vēlētos teikt savai studiju programmai karjeras konsultāts. Lai jums veicās! Dzied Raivis Bružis. Saules stari krīt, maigi nočus, veiku labās, novēlot tik vienam labu rīt. Stari atmiec katrā rasas lāsē, kas vēl nenotrauki zālē. Saule glāsta sevi, un caur gaismu spīd ēnas mūr. Saule augst, ar mums spožāk izgaismojot debesis. Gaisma nāk, nevar savādāt. Rīta dziesmu debesīs dziedotni, pamodušies sētā suņi rej, kā no bezgalīga gaismas raga. Saule pāri galvām stāv uz slēm, pilsētas kļūst pasakaini skaistas, toņu smailes kā no zelta līdz, tomēr pati gaiša kā no gaismām. Tā ir gaisma, kuru glabā sirds. Izgaismojot debesis. Gaisma nāk, gaisma nevar savādāt.
gaisma nāk, gaisma nāk, gaisma nevar savādāk. Un tagad, dārgie absolventi, vārds tiek dots jums. Visāds pasaulē cilvēks sapņo par laimi. Jau senās pasakas stāsta par laimes meklētājiem. Laimi mēs vēlam un laimi mēs lejam. Tomēr katram ir sava laime, un otram tā nederēs. To nevarēs pielaikot, to nevar arī atdot, ne aizdot, un reiz pazaudētu, grūti būs atgūt. Pats galvenais, ko vajadzētu saprast, laime ir izjūtas, nevis lietas. Īsta laime ir nonākt saskaņā ar sevi. Pētīt un analizēt sevi, saprast un atrast sevi, un beigās arī nonākt saskaņā ar sevi. Tieši to šo 2 gadu laikā mums ir mācījuši pasniedzēji. Tagad mūsu, kā karjeras konsultantu, kā speciālistu misija ir tālāk palīdzēt citiem, veidot savu karjeru saskaņā ar sevi. Tāpēc mēs sakam lielu paldies pasniedzējiem par gūto pieredzi un par gūtajām zināšanām, un kā arī, protams, paldies mūsu ģimenēm par sniegto atbalstu. Mēs logopēdi arī esam pārliecināti, ka esam atraduši sev, taču ir ļoti daudz cilvēku pateikt paldies par to, ka mēs esam to izdarījuši. Šie 4 gadi nav bijuši viegli, nav bijuši arī grūti, bet visnotaļ viņi ir bijuši ļoti interesanti. Pirmām kārtām, ko mums ir jāsaka paldies, tie ir mūsu vecāki, tās ir mūsu ģimenes ar visām vecām mamām, vecām tētiem, ar visiem labajiem un sliktajiem vārdiem, ar māsām un brāļiem, kas par nakti sēdēja, palīdzēja meklēt atbildes, ar visiem, kas mums dod pieeja. Protams, neiztiktu pasniedzējām. Vislielākais paldies ir augstu godātāji pasniedzēji Baibai Trinītei par to, ka viņi uzdrošinājās un vispār piepildīja savu sapni izveidot tādu programmu kā logopēdija. Paldies par iespēju, ka arī mēs varējām apgūt tādu programmu. Paldies par programmas vadīšanu, arī godājumai Gundagai Zomelē par to, ka uzņēmās programmu turpināt vadīt un neatstāt šo programmu novārtā, jo es uzskatu, ka mēs neesam vienīgie, kam ir jāpalīdz bērniem un vispār tautai, un turpināsim to darīt. Liels paldies jums par to! Šodien Liepājas universitātes studiju beidzējiem tā noteikti var teikt, ka pagātnē pieder sesijas, pārbaudas darba, referāta rakstīšanas, zinātniskā darba aizstāvēšana. Esam laimīgi, jo par ieguldīto darbu šodien saņemam novērtējumu maģistrāta diplomā. Izlaidums, kā jebkuri svētki, tiek gaidīts un tam mēs gatavojamies. Inteliģenti cilvēki vienmēr novērtē ieguldīto darbu. Tādēļ sociālā darba maģistrāte šodien saka lielu paldies. Paldies ar to lielo alfabētu tiem pasniedzējiem, ar kuru klātbūtni aprītas cienīgām zināšanām mūsu mācību gads paskrēja vējas pārnēm.
paldies mācību iestādē, kas deva iespēju apliecināt katram no mums, ka esam savā dzīvē atkal pakāpušies par vienu pakāpienu augstāk. Esam uzvarējuši cīņā katrs ar savu nevaļu, slīkumu vēlniņiem, aizbildinājumiem un atrunām. Mums pat ir radusies sava hipotēze. Ja sociālā darbā ir liela slodze un tam pievieno vēl zinātniskā darba izstrāde, tad var padarīt vēl vairāk nekā līdz šim. Pateicības vārdi visiem klātesošajiem, jo mums vienkārši šeit ir jāsastopas šajā laikā, šajā pilsētā. Un mēs to izdarījām. Paldies! Visošās iespējas. Par to mēs arī vēlamies šodien jums pateikt lielu paldies. Tāpat kā cilvēks savu mūžu gājumu piepildīt, mēs sociālajie darbinieki vēlamies pateikt paldies universitātēm un īpaši pedagoģijas un sociālā darba fakultātē par doto iespēju un sadarbību šo 4 gadu garumā. Paldies! Ceļš no pirmā kursa bakalaurā līdz izlaidumam, aizdomājamies par mūsu asociācijām vārdu salikumā Liepājas universitāti. Tas ir stress pirms eksāmena, nakts pie datora, neizskaitāmās prezentācijas, zinoši pasniedzēji, grupas darba lasītavā, sesija, pilna soma klādēm un vēl daudz kas cits. Bet pat galvenais ir prieks un gandarījums par paveikto. Pieredzi un zināšanas, kuras guvām šajos 4 gados, par ko no visas sirds gribam pateikties katram no jums. Milzīgs paldies! Studējot mēs iepazināmies ar brīnišķīgiem cilvēkiem, ne tikai ar kursu biedriem, bet arī ar citiem kursiem koplekcijās un pierasta viesnīcā. Gribētu pateikt paldies sociālā pedagoga programmas vadītājai Ritai Fustiņai par to, ka kopīgi ir ne tikai paveikt daudz darbu, bet arī par atbalstu, par patstāvību, ko mums iemācīja. Pateikt paldies Svetalanai Lankai par labiem vārdiem un uzmundrinājumiem. Pateikt paldies Plāsmai Likmanai par mierīgajām lekcijām un patīkamo atmosfēru tajās. Paldies Dēnai Liediniecei par pamācošajām lekcijām un spēju katram no mums atrast to labāko. Paldies Ilzei Miķelsonai par interesējām un saistošajām lekcijām, kas palīdzēja mums iemācīt saprast pieaugušos un vecākos cilvēkus. Novēlam, lai Liepājas universitātē vienmēr būtu tikpat pieredzējuši pasniedzēji, tikpat atsaucīgs personāls un tikpat pateicīgs studenti. Paldies liels mūsu vecākiem uzdevumiem! Cienījamās dāmas, godātie kungi, dekāni, prorektori, viesi, draugi, dāmas ir pateikuši savus vārdus, nu ir mana kārta.
Vispirms jau laikam jāsaka paldies valstī, kur mums nosponsorē budžeta vietas, un cerams, tās budžeta vietas vēl būs. Augstskolai, kur vēr savas plašās monumentālās durvis mums. Un neapšaubām mācību spēkiem, kur par spīti visam centās mums iedot, un mēs par spīti visam arī ņēmām. Bet vislielāko paldies, laikam jāsaka mūsu programmas direktorei, par nesautību, mīlestības pilnu, profesionālu, korektu darbu. Alība, liels jums paldies! Diplomus. Un tā, eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas sociālais darbinieks studentus, kā sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā ieguvušus. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas sociālais pedagogus studentus, kā sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu izglītībā ieguvušus. Un eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas logopēdiju studentus, kā skolotāja logopēda profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu logopēdijā ieguvušus. Tagad aicinu studiju prorektori Ilgu Neimani un pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāni Ilzi Miķelsoni izsniegt diplomus. Es apsveicu absolventus un jau profesionāļus, un no katras studiju programmas tiek saukts pa vienam absolventam, tātad miksētā kārtībā jūs saņemsiet diplomus. Un diploms tiek izsniegts Agitai Amoliņai. Diploms saņem Ieva Dēliņa. Diploms saņem Saiva Bērziņa.
Diplomu saņem Anita Grenovska. Diploms tiek izsniegts Kristai Kalniņai. Diplomu saņem Linda Šēniņa. Diplomu saņem Agnese Lēvalde. Diplomu saņem Una Indi. Diploms tiek izsniegts Kristīnai Vītolai. Diplomu saņem Rita Reiha. Diploms tiek izsniegts Jūlijai Sokotai. Diplomu saņem Aivija Tapiņa. Diplomu saņem Madara Vīksne. Diploms tiek izsniegts Evijai Sīpolai. Diplomu saņem Sņežana Skripkara. parūpējies Rainis Ružas. Izslēgts un telefons
Klus ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tās ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev man ves. Atāciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku mēs. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Siemēju pēc, no kurienes manī tāds spīgs, pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīts. Un tu, ugunskurs kvēls, ar tevi man sildīt un vai vainagos pārilēt. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Ielieku soli tuvāk, un redzu, ka šeit esat jūs. Kaut varētu vienmēr atstāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā studentus, kā izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmisko grādu ieguvušus. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas vispārējās izglītības skolotājus studentus, kā profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušus. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas mūzikas terapiju studentu, kā mākslas terapeitu, mūzikas terapijā, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu veselības aprūpē ieguvuši. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas karjeras konsultantu studentus, kā karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālistu profesionālo kvalifikāciju un karjeras konsultantu un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē ieguvušus. Un eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas programmas sociālais darbs studentus, kā profesionālo maģistra grādu sociālā darbā ieguvušus. Lūdzu, prorektori un dekāni turpināt izsniegt diplomu. Diplomu saņem Sandra Alksne.
Diplomu saņem Sarmīte Apškalna. Diplomu saņem Ilze Ābele. Diplomu saņem Anna Bondareva. Diploms tiek izsniegts Lolitai Apsēnai. Saņem Ilze Poprovska. Diplomu saņem Maira Briede. Diploms tiek izsniegts Ievai Grišļukai. Diplomu saņem Dace Dabrīcka. Diploms tiek izsniegts Marinai Karlovičai. Diplomu saņem Jolanta Atmata. Diploms tiek izsniegts Pāvelam Juram. Diplomu saņem Iveta Mējere.
Diplomu saņem Arnita Dobele. Monte Krūmiņa. Diploms tiek izsniegts Inetai Ozoliņai Pesē. Diplomu saņem Dace Maķevica. Diplomu saņem Maira Kupše. Diplomu saņem Sintija Pluša. Diplomu saņem Solvita Terbeta. Diploms tiek izsniegts Lienai Preisai. Diplomu saņem Anna Pušēņina. Diplomu saņem Santa Žube. Diploms tiek izsniegts Ilzei Šreiderei.
Diplomu saņem Inese Vanaga. Diplomu saņem Inta Vanaga. Diplomu saņem Solvita Vītola. Diplomu saņem Līga Zvaigzne. Paldies studiju prorektorei un dekānei. Un tagad, mīļie absolventi, lūkšu jūs piecelties. Un pārējot no studentu statusa absolventu statusā, aicinu visus kopā pārlikt cepurītes pušķi uz labo pusi. 3, 4. Ar šo arī svinīgā ceremonija ir noslēgusies. Lai jums visi